Mēs atbraucām uz mūsu viesnīcu. Atrodamies tepat tieši blakus pie jūras. Mūsu pirmās vakariņas Itālijā. Good appetit! Mēs paēdām un dodamies atpakaļ uz viesnīcu. Izgājām mazu aplīti nakts pastaigā. Labrīt! Ar šo skaisto skatu uz jūru. Dāvids izgāja pastaigāties, bet tur nedrīkst iet. Braucamies pakaļ. Bet šeit arī ir baseins, kur var forši papeldēt. Vienīgais saule šodien nav. Atkal šīs mazās itāļu ieliņas, kā man viņas patīk. Iegriezāmies itāļu veikaliņā. Gribas dzert pārāk silts, karsti ārā īstenībā. Man rāda telefonā 23 grādi, bet patiesībā sajūta kā 30. Mēs tepat pilsētā Arenzāno, kur mēs paliekam viesnīcā. Pastaigāmies, izstaigājām pilsētu, un te ir tāds liels parks, ļoti skaists. Tur bija gan druņu rupuči, gan visādi putni, jā, palmas un tā tālāk. $5 reingemacht, für die Zante. Iemetam. Oh! Opā! Gāzēts ūdens. Vai arī negāzēts, pa 5 centi, mēs pa 3. Mēs atnācām uz veikalu, nopirksim kaut kādu sneku, tad iesim uz pludmali. Mēs bijām tikko istabiņā, pārģērbāmies, paņēmām balkustīmus un vieļus un tagad brauksim vēlreiz lejā uz šūru. Un jā, nedaudz pludmalē pačuvēsim. Esam nonākuši līdz pludmalei, bet nu šeit nav tāda pludmale kā Latvijā, tāpat viss ar akmeņiem. Tā nu mēs esam iekārtojušies. Jā. Pēc tam iešu pārbaudīt, vai silts ūdens varbūt ielīdīšu.
Es esmu nogurusi. Dāvids ir apdedzis. Sarkans. Jā, mēs paķersim napiņu un būs aiziet kaut kur pāris vakariņās. Čau! Mēs izdomājam, ka vakariņas ēdīsim tepat viesnīcā, jo esam diezgan noguruši un kājas sāp, negribas nekur tālu iet. Tā kā jā, iečakosim, kā tas būs šeit vakariņas. Mana uzkodiņa un Dāvida. Mūsu pamatēdiens jau pustumsa. Šodien mēs braucam uz blakus pilsētu, Dženovu, un iesim tur apskatīt akvāriju. Brauksim ar šādu vilcieniņu pa pilsētu Dženovā. 45 minūtes, 10 eiro no personas. Tā kā jā, apskatīsim visādus apskates objektus. Pa 6 eiro uzkāpt uz kuģa. Nu labi, ja jau daudz baigi gribēju. Mēs brauksim ar panorāmu līdz pašai augšai 40 metru augstumā. Ko lai saka? Mēs bijām plānojuši šodien pačilot pie baseina. Bet kā vienmēr daudz vai nomocija. Mēs nostaigājam tad visu dienu, cik tagad ir? Tagad ir 6 vakarā. Mums vēl pusstundu jābrauc atpakaļ no Dženovas uz Arenzānu. Jā. Mēs bijām ieskrājuši vēl veikalā un nopirkam pāris snekus vakarā. Jo mēs jau pa dienu pārēdām. Mēs bijām iegājuši restorānā. Tā, es gribēju parādīt ātri, ko mēs nopirkām. Čipši, kādas mazās piciņas, kaut kādi 6 dažādi veidi. Tad banāni, ledustēja, salami uzkoda, kaut kāds šāds, nezinu, kas tas ir, bet ar cukīni un prosciutto. Tad mēs nopirkām vēl šādus tā donatus. Pāris jau neizdzīvoja līdz viesnīcai. Mēs spējam apēst šādas uzkodiņas, kaut kādas piciņa.
ūdens un ķirši. Un tad mēs vēl paņēmām šādu bumbiņu, jo mēs ritiesim uz baseinu un pamētāt, paspēlēt. Tas viss nav šodienai, mēs vienkārši ridosimies uz baseinu un tad mums vajadzēs kaut kādu arī uzkodu līdzi. Tā kā jā, tas viss. Staigājam pa Dženovu. Mēs ejam atkal ēst mūsu pusdienas, ko es nozagu Dāvidam. Salātiņi un burgers.